Vlogs numur 3. Vairā šodien tik augsts, ka jau cepurīte pat prasās. Iespējams, šis ir pēdējais, neiespējams, bet tiešām pēdējais vlogs. Un pavisam drīz jau redzēsiet, kāds tas fināls varētu mums izskatīties. Man gan šodien jāizbrauc vēl uz karjeras dienām, jāpastāsta bērniem, kāpēc es esmu izvēlējies būt fotogrāfs un programmētājs. Un kādi no tā labumi ir, tāpēc mēģināšu pēc iespējas viņiem labāk izstāstīt. Un pēc tam atgriežamies studijā un turpinam. Šodien jāsaved vēl pārējās lietas, kas palikušas pāri ir. Un varēsim jau beidzot kaut ko redzamāku salikt kopā. Tā kā laižam. Ko jaunieši jau nāk klausīties, ko es gudri pastāstīšu. Nu, jauniešiem pastāstīju, ko daru un ko nodarbojas. Paldies Andai, ka viņa mani uzaicināja. Un man pat iedeva šādu te papīru. Būs man vēl viens jauns pateicības raksts pie sienas, ko pielikt. Tā kā, nezinu, vai jauniešiem interesēja manas profesijas, programmēšana un fotografēšana, bet, vismaz izlikās, ka klausījās. Kādam varbūt arī bija interesanti. Dažus jautājumus arī uzdeva, tā kā laižam uz studiju. Beidzot kaut kas vizuāli pamainīja, lai te citur nolikt. Tad mums vēl te daudz darba un sapratām, ka pietrūkst dekorāciju. Rolands ir ļoti priecīgs par to, ka jābrauc pakaļ paletē. Šis mēnesis jau visiem būs apnicis. Priecīgs par palešu veša vadāšanu uz durpušu. Mīļākā darbība Ziemassvētku fotosesija. Malka jāsanes augšā. Malka, saku, jāsnes augšā. Ingus nekurina, mums jānes malka. Nāksiet uz fotosesiju? Pagājuši, ka tā arī neatnāca. Jā, kur mammai dēnašu, viņai 50 gadi šodien paliek. Dēnašu piečuku. Ja jūs mammai atgādināt, tad ka jums uz fotosesiju jāatnāk. Labi. Es jau man viršu varētu VIP karti dot. Nedēļā kādas 5 reizes piekribi, ka vīrēja no viņiem. Rīznībā baigi ērti. Nav pašam savai piekabē jābūt atbrauc, izīrēt diezgan demokrātiskām cenām visos benzīnos. Baigi atrisina mums problēmu mūsdienās pārvadāt kaut ko uz īsu brīdi. Sāvēdām visus atlikumus, Inga tikmēr jau ir egli izpušķojusi. Baigā. Negtieši. Vēl no mēnesi nostrādājis, jau pravas sāk kačā. Tā ir ar tie darbinieki. Tagad ir tāds aizdomīgs klusums, tad sēdu, ka vēl ir kaut ko Viss kārtībā. Pasaka vēlreiz, kas tu esi? Es tagad esmu mēnesis mani turēs. Man padomā kārtīgi, man vēlreiz nav jābrauc. Nebūtu. Jau sestā reizi. Depo vajadzētu ieeju uztaisīt. Zagaļi. Apzogāja brāčkas šķūni tikai savas mantas. Varēja jau tak iedomāties, nazi paņemt līdzi. Varēju. Daudz ko mēs šeit dzīvē varējām labāk, bet esam tur, kur esam. Izskatās, ka vēl vienreiz uz depo brauksim. Nezinu jau, kura reize video montējot saskaitīšu. Barčiks gatavs. Ui, virtuves lētē. Kādreiz šī burka bija pilna ar saldumiem, bet vairs nav. Baigi nefilmēju iepriekš, ko darījām, jo tur bija tādi kārtēji depo apmeklējumi, vēl kaut ko, bet īsumā šodien jāuzliek šeit virtuves skatām skapīši, tad
Sapirkāmies depo vēl visādas lietas, taisīsim lielu softboxu, tādu 2,50 x 2,50, lai izskatās dabiskāka gaisma virtuves skatā. Tad jau varēs arī pārējo izdarīt šajā stūrī, kur vēl nepieciešams visādi dekorācijas, zvaigznes, zari visādi. Inga gan labāk zina, es tik tā no mūsu ieskačošanas plāna atceros, kas tur bija domāts. Pārbūvēs grūtākais ir tas, ka viss ir aizkrauts un, ja tev kaut ko jākrāso vai kaut kas jādara, tad tev atkal viss šis ir jālāc nost. Un pēc laika jāliek būs atpakaļ. Ko ģeli mēs jāmācīs, ja ir mērlentas un 3 stūri. Nu, ja tu būvēši tādas pavienu būves, tad tur nevajag kosinusu, jā. Vēl viena gadsimta būve top, lai Inga arī ir kur likt dekorācijas. Pavienu būves priekšsēdētājs. Vēl tev šitas stūris te pārāk patīkot. Nav čūjkas, nav vaiba. Saliks visādas virsū būs vaibs. Moši. Paskatīt, cik spēcīga sieviete. Vai ne pati egli vai panest. Man līdz nenoliecies, tad tiešām mums būs smuks loks. Šis noteikti būs bez skaļas video. Netika ierakstīts, diemžēl var atkārtot vēlreiz. Lietas, kuras nav jāzina visai pasaulē. Papozē. Vai visi zina, kā jāpozē? Nu, ja tā pozēs, tad viena feisu neredzēs. Kā tev izskatās šitas? Jau ciešami. Neprasās kartupeļus liktajās kastēs. Būvēšanas rezultātā sapratām, ka viss jāpārtaisa uz šis stūris, lai vieglāk nofučēt. Nu jau var mēnesi labāk redzēt, ka jāiztaisa visas aizmuguri ciet, lai ir vienāda. Un visiem iesaku solku. Pa gold diggeriene. Viņa ir goldmakers, paskaties. Tā ir goldmakers, sorry. Sajauc terminus. Tev nāks, ka vajadzēja vēl puši. Mums man rāda. Kasparam aerobikas nodarbības. Kad Inga domā jau, ka iet uz galu, mēs izdomājam, ko vēl viņu varētu uztaisīt. Tā jānotīra kamera. Hei, mēs tā kā beidzam šo vlogu trešo. Nerādīsim, kas te ir, bet doma būs laba, jo mums vēl viens nav pabeigts ar Ingu fotostūris. Bet pārējie 2 jau gandrīz ir finālā, tad mazi sīkumi jāpielabo. Tā kā
Paldies, ka vlogus visus 3 skatījāties. Mēs mēģinājām parādīt, ko mēs darām, un bišķiņi ieskatījāties no malas, kā mums iet. Jautri bija, vai ne? Un pavisam drīz jau varēsiet rezervēties un redzēt pilno skatu ar demo fotosesiju, kā izskatās, un nākt uz fotosesijām. Tā kā tiekamies fotosesijās.